Labdien, Diana! Sveicināti, Ilze. Šī ir, es saskaitīju, ka 6. podkāsta epizode. Un 6. jūnijā. Jā, 6. jūnijā mēs rakstam, nezinu, kad mēs samontēsim, bet cerams, ka ātri. Un vispār ir tāds, esot kaut kāds tāds ticējums, ka, jo daudzi sāk podkāstus, bet tas nav viegls process, kā mēs arī esam pārliecinājušās. Kā trešais, laikam, ir tas tā kā noteicošais būs vai nebūs. Mēs esam jau tikuši jau pat pāri jau 4. un 5. Mēs esam tālu. Mēs esam tā kā mūsu iespējams, ka šī būs mums karjera, pagaidām finansiāli tā kā neizdevīga. Mīnusā? Pagaidām mīnusā, bet mums ir krūzes. Un entuziasms. Pagaidām. Pagaidām. Kā viss jau balstās uz entuziasmu zirgu pasaulē lielā mērā, tā kā, labi, kas tavā pasaulē noticis pa šo laiku, kad mēs pēdējo epizodi ierakstījām? Zini, godīgi, manā pasaulē baigi daudz jaunumu nav, tā kā man liekas, ka tev vairāk jaunumu nekā man. Tad baigi jādomā, jo man visu laiku katru dienu liekas, tā kā tu no rīta piecelies, tu brauc uz darbiņu, tu dari darbiņu lietas, un tad tu varbūt aizbrauc uz stāli, tu bišķi pajāji, labākajā gadījumā. Sliktākajā gadījumā tu tikai paskaties uz zirgu, iedod viņam ēst un brauc mājās, gulēt, no rīta agri celies, uz darbiņu un viss tas pats atkal atkārtojās. Man ir precīzi. Bet es biju Eirovīzijā. Tad jau kaut kas tomēr ir bijis tavā dzīvē šajā posmā jauns. Kā? Mēs braucām kopā ar Universal Musical Latvija meitenēm. Mēs arī dzīvojām kopā Airbnb dzīvoklītī Kopenhāgenā. Mēs izvēlējāmies palikt Kopenhāgenā, nevis Malmē. Tā bija pareiza izvēle, jo Malmē bija protesti un viss tur Palestīna, Izraela, visa tā situācija. Un mēs ļoti jauki un forši pavadījām laiku Kopenhāgenā. Super kolosāla pilsēta, varētu tur pārvākties dzīvot kaut rītdien. Kaut kā ļoti patika. Es, ka tur podkāsts varētu būt dārgāk ierakstīt. Jā, noteikti. Tāpēc jāpaliek tā. Un izrādās, ka tur arī ļoti iebraucējiem vispār nav vienkārši uzsākt dzīvi, jo tur ne tu īsti īpašumu vari nopirkt, tur vienkārši. Labi, iespējams, atkarīs no tā, cik tev daudz naudas. Bet katrā ziņā Airvīzija bija forši, Kopenhāgena bija forši, tas bija diezgan labs piedzīvojums. Spriežot pēc tā, kad es tev zvanīju nākamajā dienā un tu nevarēji parunāt, tad laikam bija labi. Jā, jo pusfinālā, es īstenībā nevarēju parunāt vēl kādu nedēļu pēc tam, jo pusfinālā bija tāds stress. Ne jau no stresa tu nevarēji parunāt. Ne jau no stresa, bet visiem liekas, ka bija Airvīzijā, tā kā skaidrs, kāpēc tev nav balss. Ar to domājot pārmērīgu alkoholu lietošanu, kas ir kaitīgi jūsu veselībai, bet mēs ar kolēģi izgājām tādā bišķīt laukumiņā, tribīnēs, arēnā jau 2 dziesmas pirms Dona uzstāšanās. Mēs vienkārši stāvējām un kliedzām. Es redzēju tev postu Instagramā, ka, ja tev neparādīs tiešraidē, tad tu vairāk uz Eirovīziju nebrauks. Es tieši skatījos, tev parādīja viss kārtībā. Mums ir uz kaut kādu pussekundi, mums ir Elizabetī parādīta, kā viss forši mēs varam turpināt braukt. Bet tad tavā pasaulē nekas liels nav noticis. Mums ir scenārijs, tas arī ir jaunums. Tā kā nosacīti, bet mēs Krūzes un scenārijs, tas ir liels jaunums. Mēs attīstamies. Respektīvi, tā tad mums ir arī... kas būs 12. epizodē? Mums ir arī jauna rubrika. Jā, top 5. Es domāju, ka mēs nevaram to saukt par top 5. Bet tie ir mūsu tā kā pasaulē, zirgu pasaulē uzskatāmie top 5 jaunumi. Mūsu zirgu pasaulē kaut kādas foršas lietas, kas ir notikušas, bet es domāju, ka mēs nevaram to saukt par top 5. Tad, kad mums būs džingli. Jā, top 5 nebūs godīgi. Tad nebūs laikam. Top 5, tāpēc, ka tad jāierunā, ka tas ir vienkārši mūsu tops vai kaut kas tāds. Jo tur var būt arī 2 notikumi vai 7 notikumi. Jo mēs jau nebūsim tādi satura redaktori, ka mēs sēdēsim un baigi domāsim. Braucam topā, mūsu topā. Jā, tā tad pavisam nesens notikums, kas ir liels notikums mūsu zirgu pasaulē. Vakar, 5. jūnijā, pirmo reizi Latvijas zirgi un Latvijas jātnieku federācija un zirdznieku sabiedrība nokļuva Saeimas sporta apakškomitejas redzeslokā. Vēl aizvien par visu situāciju, kas bija par vēlēšanām, par biedru uzņemšanām, neuzņemšanām,
Dažādi cilvēki rakstījuši milzīgi daudz iesniegumus par dažādiem pārkāpumiem, ko mēs kā biedri saskatām federācijas darbībā. Līdz tas nonāca no vairāku cilvēku puses pie vairākiem Saeimas sporta apakškomitejas patiesībā dalībniekiem, locekļiem, vai es nezinu, kā precīzi viņi saucās. Bet rezumē ir tāds, ka lūdzu atrisniet visu savstarpēji. Latvijas Sporta federācija padomēji tā kā uzdots pieskatīt to, ka abas puses vienojās mierīgā sarunu netiesas ceļā. Principā mēs ar Kristapu bijām pieslēgušies Zoomā un sekojām līdzi. Pēc tam sazinājāmies un tā sajūta tāda, mums te ne izglītības ministrijā, ne Sporta federācija padomē, mums te nekādu konfliktu sportā nevajag un lielu skandālu, jo skaidrs, ka skandālu jau pietiek. Un tā kā sarunājiet tur savā starpā un sarunājiet mierīgā ceļā visu, bet Saeimas sporta apakškomiteja pieteicās braukt vizītē uz klēstiem un apskatīties, kā tur viss notiek un kā tur izskatās un kāds tur progress, jo kāds no locekļiem komitejas ir bijis kaut kad pirms kaut kādiem gadiem un tā kā, tā. Bet tas ir vēsturisks notikums, jo sporta apakškomitejai būtībā par šādiem jautājumiem nav jārunā, bet komitejas locekļi, man šķiet, bija tādi uz patiesības virzīšanu vērsti, savukārt izglītības ministrijas Sporta federācija padomu varbūt tā mazāk. Tur drīzāk uz tādu faktiski viss ir okei, tā, mēs te tā paskatījāmies, tā kā mēs te neko nekonstatējām, lūdzu, tā kā mierīgā garā turpiniet dzīvot. Es savukārt sāku sakot Twitterī pār žurnālistiem sporta, kuriem es nesakoju iepriekš, tā kā man arī kaut kas tagad ir vairāk par sportu zināms. Ko tu sāki sakot? Trautmans Uldis. Jā, viņš ir kolosāls. Jā, es tur pasakoju, tā kā tagad es zinu arī mazliet no viņa skatu. Viņš ir iedziļinājies diezgan tajā visā un tur paskatījies un papētījis, kas un kā notiek. Viņš arī deg par jēgu un būtību, kas ir riktīgi forši tāpat kā mēs. Mūsu topā ir otrais notikums Iejāde Pērnavā. Jā, starptautiskas sacensības Pērnavā Iejādē, kuras bija pāris nedēļas atpakaļ. Jā. Un Latvijas sportistiem tur diezgan labi gājis, tā skatos. Pirmkārt, godalgotas vietas 4 Latvijas sportistēm. Un mēs sazvanīsimies ar vienu no. Nākamais topā ir Anda Pavlovska, ar ko mēs esam sazinājušās un sarunājušās podkāstā, ir izpildījis kvalifikāciju pasaules čempionātam. Pajūgu braukšanā. Pasaules čempionātam pajūgu braukšanā. Jā. Tad 4. topā. Starptautiskās sacensības Pērnavā konkurā. Es biju aizbraukusi uz 2 dienām. Tur es biju 4. 5. Man liekas, ka Latvijas sportistiem tur gāja diezgan labi, tas, ko es redzēju. Un lielākie sasniegumi Laurai Grand Prix 2. vieta. Un ar Lauru mēs arī sazvanīsimies. Jā, un Aleksandram 5. vieta, tā kā super. Un mēs arī ar Aleksandru sazvanīsimies un arī ar Neliju, kura akumulācijas maršrutā ieguva 3. vietu. Bet kopumā Pērnavā par latviešiem kāds kopiespējas par sniegumu? Zin kā, man tā sacensības, starptautiskas sacensības viss ok, bet droši vien, ka tur tādas ir nianses, kas viņiem jāpilnveido, tā kopējā... Tu domā par pašām sacensībām? Jā, par pašām sacensībām. Akmeņi pa ceļam līdz laukumam un tā, tur tādas niansītas, dažas ir tur ūdens, slikts spiediens un tādas lietas, bet tā jau kopā aura laba vietai. Tas jau svarīgākais, vai ne? Un latvieši sev labi parādīja, un tur bija īstenībā diezgan daudz. Bet 5. vietā, nevis 5. vietā topā, mēs tā nevaram teikt. Bet tā kā noslēdzošais notikums šajā topā ir viss kolosālākais notikums pasaules vēsturē Latvijā. Kristaps Neretnieks ar krosānu ir uz Rīmī mašīnu sāniem salīmēti. Es braucu tieši redzēju. Es pat biju pārsteigta bišķiņ, tāpēc, ka kas notiek kopš kuriem laikiem. Respektīvi, mēs filmējāmies un fotografējāmies Rīmī un Olimpiskās komitejas kampaņai pirms kaut kāda laika. Man jautājums, es saprotu visu par Kristapu, bet ko krosāns tur darīja? Kā viņam vajadzēja olimpisko zirgu, un krosāns ir dublieris visiem Kristapa zirgiem, ja tas ir nepieciešams. Ok, make sense, labi. Tā pozitīvā ziņa ir tā, un tā galvenā ziņa, par ko man īstenībā ir prieks, ka
mūsu sports ir šādā īstenībā lielā kampaņā. Nu, tas, ka kāds to sāk pamanīt, tas ir daudz, man liekas. Jā, tas man liekas, ir tāds liels sasniegums kaut kādā ziņā. Nu, skaisti mums ir nevis top 5, bet topi notikumi mūsu pasaulē 5, ko mēs esam izvēlējušās, bet nenoteiktā secībā. Jo mums te nav redaktori, kas mums varētu sastādīt. Jo šīs tomēr ir virtuves sarunas. Un izvērtēt. Bet, zin kā, mēs varētu zvanīt. Jā, nu zvanam Laurai. Halo! Čau, Laura! Čau! Čau! Ilze un Diana tev zvana. Jā, ļoti gaidīšu zvanu. Klausās tā tiešām, ka tu tāpat sabijusies mazliet ļoti gaidīt. Tā uztraukums ir manāms. Jā, izklausās. Vai tas uztraukums tikpat liels kā uz pārlikšanai, vai tomēr citādāks? Tādāk. Nu, ko klausies. jūs man prasīsiet? Nu, tātad mēs jau tev prasam. Mēs īstenībā reāli tevi sveicam ar 2. vietu Pērnavā Grand Prix. Baigais malacis. Kāds tev bija, kāds tev bija plāns? Tu jūti vispār, nu, teiksim, kā tur Dundas uzvedās, kā viņš jūtās, vai tu jau saproti, varbūt saglojot vai sildoties? Nu, kāds tur jums būs tā sadarbība laukumā vai nē? Protams, ka kaut ko jau var just, bet, protams, ir arī nedaudz veiksmes faktors. Un īstenībā Dundas leca dienas ļoti labi. Un, tā kā, jā, es ļoti ceru, kad man izdosies Grand Prix, jo iepriekšējās dienās viens tāds neveiksmīgais gāztais šķērslis bija gan pirmajā, gan otrā dienā tieši ar viņu. Viss pārējo viņš lec ļoti labi. Un Grand Prix bija, manuprāt, maršruts bija pietiekoši sarežģīts, bet kas pārāk traks. Tā kā es lecu sākumā ar Dubiņu, tad mēs izlecām tīri, un ar to arī pārlikšanā mēs startējām kā otrajā. Es centos diezgan tādu laiku uzrādīt, jo pēc mani startēja vēl 5 vai 6 vēl sportiskie pāri, tā kā it kā uzstādīja augstu latiņu, bet tas tomēr mani noskrēja. Bet nekas, pat galvenais, ka zirgs leca labi, un, manuprāt, esam gatavi arī Rīgai nākamdien. Jo, īstenībā tad sanāk, ka daudz jātnieku pārlikšanā bija, ja tu saki, tur aiz tevis vēl leca. 7, jā, 7 bija. Ļoti pieklājīgi. Optimāli. Tu tiešām dabūji cīnīties par to 2. vietu, nevis tur vienkārši kā izlec, tā izlec. Tieši tā. Un, lecu arī ar otru, Let's Fly, un ar viņu šķērslīt nogāzām Grand Prix. Bet viņi savukārt iepriekšējā dienā 105 tīri. Tā kā, vispār visiem zirgiem labi gāja. Viņa, Let's Fly, man liekas, vispār ir tāds baigais malacis un ar skatu nākotnē. Viņai tikai 9 gadi, tas vēl tāds salīdzinoši jauns zirgs skaitās, un tikai mēs arī sākam lekt priekš lieliem maršrutiem, teiksim tā, jauns zirgs. Diana, vai tev ir kāds jautājums par Pērnavu Laurai? Man viss skaidrs, es biju viss skaisti, viss forši un Laura malicis. Man vairāk jautājums par, es Facebookā redzēju Lauras postu, kurš tika pārpublicēts pirms vairākiem gadiem, pirms 6 laikam. Pirms 6 gadiem tu rakstīji apkopojumu. Jā, 6 par kļūdām bērniem maršrutos. Tas man tā iekrita acīs, un tad droši vien, kad varbūt var kaut ko nokomentēt, kas un kā ir uzlabojies, un vai kaut kādas kļūdas, vai kaut kas, vai kāds tavs, tu tomēr esi visu laiku šajā sportā un pat izaugus no ponija līdz Grand Prix. Un pati arī trenē ļoti daudz bērnus un jauniešus. Jā, pirms 6 uzrakstīju tādu kopsavilkumu. Toreiz es tiku pieaicināta vērtēt bērnu atzīmi maršrutu. Es atceros to zāles. Visi bērni lec. Tas bija zirgiem, maršrutu zirgiem, bērnu zirgiem. Bet šogad, tagad iepriekšējā posmā, vērtēju bērnus ar ponijiem. Protams, tās kļūdiņas jau kopumā ir tādas pašas kā uz ponija, tāpat būs arī uz zirga. Un
Es teiktu, ka tas kopsavilkotās kļūdiņas ir vienādas gan pirms 6 gadiem, gan arī tagad. Varēja redzēt, ka daudz bērni, viņi iznākuši tā stāršā, viņi zina, ka tagad ir atzīmi maršruts, un viņi tādi, tādi sastinguši, viņi grib visu tik ļoti skaisti, tā, ka liekas, ka nevienu lieku kustību nevar izdarīt. Un īstenībā tā ir arī sava kļūda, jo tad sanāk, kad nolauka kādu distanci, ka varbūt vajadzēja drusciņi vairāk piesties to zirgu, piesūtīt, kaut kā bišķiņ strādāt vairāk. Bija bērni, kas vienkārši tādi tiešām tagad iznākuši smuki pasēdēt zirgā. Tas ir, ko es novēroju. Tad vēl bija arī, kad, piemēram, tas jāsāk drusciņi tā kā ieskrieties, un bērns arī, tā kā ļauj ieskrieties. Es pilnīgi saprotu, kā tas notiek, un kā var ļaut ieskrieties un neko nedarīt. Jā, un tad mēs arī, mēs vērtējam tos, vadības līdzekļus, kā bērns vada to poniju. Protams, kad mēs redzam, ka, tur ponijas nepatnes, varbūt, vienkārši ieskrienās, bet, tomēr sagaida, kad tas bērns, centīsies to poniju savaldīt, tādas lietas. Tad vēl es novēroju, ka daudzi lec maršrutiņu, un tas zirdziņš pieskarās pie sēršļa, un tas bērns atskatās atpakaļ. To vispār vajadzētu izslēgt, tā nedrīkst darīt. Nedrīkst skatīties atpakaļ arī vienalga, vai tas šķērslis ir nogāsts, vai viņš tikai pieskārās, ir jākoncentrējās uz priekšu, jo tajās pāris sekundēs mēs paskatāmies atpakaļ, mēs jau varam nokavēt, jau nākamajās varbūt, nenokavēt, bet sačakarēt kaut kā. Bet, Laura, tā kā jākoncentrējās. Tu nesaproti, ka tas ir svarīgi zināt, jo es vienreiz arī atskatīsies. Varbūt viņi skatījās pagājušajā gadā Rīgā klātienē, kā Kristaps lec pārlikšanu, skatījās ekrānā, vai paspēs laikā, vai nē. Zin kā? Jā, tas bija tāds paraugs, ko nevajadzētu atcerēt. Tas bija kā darīt nevajag, viss kārtībā. Kā darīt nevajag, tieši tā. Tā kā vienkārši skatāmies, koncentrēties uz priekšu. Tad vēl, ko varētu pieminēt, piemēram, ja ir distances ar konkrētiem tempiem, tur 4, 5 tempi vienalga, tad arī vajadzētu plānot to distancīt un arī jātur tiem īstajiem tempiem. Lai nav tā, kā šis dolo, kā sanās, tā sanās. Bet, protams, tas arī treneru darbiņš, kad jāiesiet maršrutiņš, jāsaplāno viss. Bet, kopumā es teiktu, ka bērni mums jāja labi un ir, manuprāt, ļoti liels dalībnieku skaits. Un, agrāk bija tikai bērni ar zirgiem, tad tagad jau pēc cik ļoti daudz arī ar ponijāju. Tā kā tas viss ir ļoti labi. Jā, man arī liekas, ka ir ļoti daudz vai ir stipri vairāk bērnu, kas ir ļoti, ļoti forši. Lietuva vecās Rīgā. Un cerams, ka mēs vēl kaut kad drīzumā sazvanīsimies par taviem plāniem, taviem rezultātiem. Bet šodien mums laikam šis ir īsa podcasts, kad mums ir daudz īsu sarunu. Labi, paldies, ka pazvanījāt. Čau! Un mums vēl ir 5. vietas ieguvējs Aleksandrs ar Filamoru. Alo. Čau, Aleksandr! Čau! Jā, čau. Mēs tev neiztraucējām trendiņus? Nē, viss kārtībā. Klau, mēs apsveicam tevi no visas sirds ar 5. vietu Pērnavā, Grand Prix maršrutā. Jā, paldies. Kāds bija tavā skatījumā maršruts un konkurence un vispār sacensības Pērnavā? Vispār īstenībā, tas bija tās sacensības, kad varbūt bija kaut kādi jautājumi organizatoriem, bet tik labi bija atmosfēra, tik jātnieku draugu, ka tas viss nebija pamanāms īstenībā. Un, bija baigi forši. Arī nebija tāda sajūta, ka es tur baigi tādu konkurēju. Mēs vienkārši visi kopā izlaicām to maršrutu. Un kādam izdevās, kādam sliktāk, bet bija baigi forši. Jā, man arī liekas, ka tur bija kaut kādas tādas, varbūt, organizatoriski jautājumi, kuri būtu stipri jāuzlabo, bet tā atmosfēra tur bija tāda forša.
Jā, atmosfēra bija tieši baga forša. Ar to atmosfēru tie jautājumi jau bija otrā plāna. Man tagad interesē, kas tad tie bija pa jautājumiem tādi. tā Diāna pirms tam jābrauc. minēja, kā akmeņi bijuši uz ceļa uz laukumu vai kaut kas tam Bija līdzīgs. ļoti daudz akmeņu, jā, kad es gāju ar Filmoru uz lauku, man bija tā, tikai neuzkāpa, protams, ka viņš uzkāpa un staigāja pa tiem akmeņiem, bet paldies, nekas slikts nesanāca. Bet baigi daudz akmeņu, un tā ir, man liekas, problēma. Jā, un vēl tur bija dažas niansītas, bet par labām lietām 5. vieta ir ļoti labi un ar pozitīvu skatu uz nākamajām sacensībām. Kādi ir tavi vasaras plāni? Tagad plāns ir Rīgā, izlikt Grand Prix, ja izdosies, un pēc tam tad ir plāns braukt uz Čehiju, uz Prāgu, pēc tam palikt tur pie draugiem arī Austrijā, un pēc nedēļas būs neviena izlaist, un būs tad Budapesta. Un pēc tam tad jau mājas, un tad domāsim tālāk, kas būs. Bet ar cik zirgiem tu startē CSI mačos šobrīd? Pērnā man bija 3 zirgi, bet tālāk es braukšu tikai ar vienu, jo tie 2 vēl nav gatavi tādiem lieliem mačiem. Tad tev tāda savu veidu atpūta arī. Atvaļinājums. Kopā ar zirgu. Kopā ar zirgu, jā. Bet tas ir forši un super un labi. Rīgā tu arī taču, protams, startēsi, un Rīgā droši vien mēs arī tiksimies visi. Un arī būs forša atmosfēra. Protams, cerēsim, ka būs forša. Labi, tad jau laikam tiekamies Rīgā. Šodien tev paldies un tiekamies Rīgā. Mums šodien ir vairāki zvani. Mēs esam satrakojušās uz sazvanīšanos šajā podkāsta epizodē. Sarunāts. Paldies tev. Čau. Mums tur ir vēl virkni jātnieki, kur startēja Pērnavā, bet mēs šodien zvanam vēl Nelijai, kur arī startēja Pērnavā, un viņai labi veicās, un man liekas, ka viņa ir tāda sasprojusies, un viņai arī ir tādi mērķi šajā vasarā. Čau, Nelija, Ilze un Diāna no Zirgu podkāsta tev zvana. Čau! Čau! Kā tev iet un kur tu esi un ko tu dari? Es pašlaik esmu stālī, tikko pabeidzu ar zirgiem visus, tagad ģērbtuvē. Tad sanāk, ka mēs tev īstajā laikā piezvanījām. Mēs gribējām tevi apsveikt ar labiem rezultātiem Pērnavā. 3. vieta ar Šmitu, 135 cm akumulācijas maršrutā, un tu biji viena no 3 jātniekiem, kur savāca maksimālo punktu skaitu. Jā, paldies. Jā, bija tikai 3 jātnieki, kuri savāca maksimālo punktu skaitu akumulācijas maršrutā. Kādas bija tavs sajūtas ar tik sarežģītu zirgu kā Šmits? Pirmkārt vispār sastrādāties un izlikt kaut ko tīri, un tad vēl rekurs starptautiskos mačos 135 akumulators. Ļoti, ļoti labs rezultāts. Jā, par Šmitu var teikt tā, ka pirmām kārtām liels paldies Kristupam par to, ka viņš man ir uzticējis savu zirgu. Kad mēs viņu atvedām, mēs uzsāku savu pirmo iepazīšanos ar viņu, un es nekad nebiju jājis tik specifisku zirgu. Bet par sevi es varu pateikt tā, ka es nebaidos no grūtībām. Man ļoti interesanti liekas, kā izveidosies šis rezultāts ar specifiskiem zirgiem. Es mēģināju ļoti dažādas tehnikas, lai izprastu, kura mums būtu pareizākā, vispiemērotākā, un tagad mēs to esam atraduši. Man ļoti daudz nianses. Es iegūstu seminārā pie Dirka Alana un Santas Steinbergas. Tie bija ļoti vērtīgi, bet tādu riktīgu attīstības augumu es ieguvu Polijā, Boguslavicē, kad Kristaps mani trenēja, un rezultāts patiešām bija pamanāms. Rezultāts bija pamanāms uzreiz. Es ar Šmītu izlicu tīri 135 un 140, ierindojos 8. vietā. Protams, mums ir vēl ļoti, ļoti daudz darba un pie kā strādāt, bet jā, mēs turpinam attīstīties. Jā, jo tas, kas man interesē kaut kādā ziņā, ka ar viņu tiešām var redzēt, ka nav viegli saprasties kaut kādā ziņā. Skaidrs, tagad jūs esat atraduši kaut kādu kopīgāku valodu, un tas, ka tu nepadodies reāli. Tu varētu pateikt, nē, Kristap, ņem atpakaļ to savu Šmitu, un es gribu vienkāršākus zirgus, par ko visa cieņa no manis tev tiešām. Man ir bijuši, var teikt, gandrīz vai tikai un vienīgi sarežģīti zirgi. Tad jau tu nemācāt jātur vienkāršu zirgu. Jā,
Jā, un man patīk izaicinājumi. Man tas viss ļoti patīk, man tas liekas ļoti interesanti. Man labāk patīk sarežģītāku zirgu nekā ļoti vienkāršu zirgu. Ar sarežģītākiem zirgiem ir interesantāk. Piemēram, es ļoti ilgi centos atrast piemērotāko trenzi, jo viņa bija ļoti grūti dabūt kontaktā lekšanas treniņā un mačos. Viņš daudz kratīja galvu, jo Šmits ir ļoti jūtīgs. Man ir jāzina, cik daudz viņam drīkstu paprasīt un tieši kurā brīdī. Bija, piemēram, ļoti bieži mums ir grūti ierakstīties līnijās, jo viņam ir ļoti plašs lēksis. Un citreiz, kad es mēģinu viņu saīsināt, viņš pretojās un sāk kratīt galvu. Bet Laura man ieteica pamēģināt savu trenzi. Viņai likās, ka tā būtu piemērota Šmitam. Es viņu pamēģināju, un patiešām tā ir vispiemērotākā trenze, kādu es Šmitam esmu mēģinājis. Un es joprojām turpinu darboties ar šo trenzi, un viņa ļoti patīk. Cik trenzes tu esi viņam izmēģinājis? Pusgada vai pat mazākā periodā? Es viņam esmu mēģinājusi, protams, es sāku ar parastāko trīsdaļīgo trenzīti. Ar to jāšanā bija, var teikt, plus-mínus ok. Pēc tam es mēģināju trenzi ar 3 riņķiešiem, kura personīgi kardemonam patika. Bet Šmitam ar tā nepārāk. Tad man bija slīdošā trenze, ar kuru es nojāju diezgan ilgu laiku. Tad Laura ieminējās, ka viņai liekas, ka viņam tā trenze tomēr nebūs pats labākais variants, un lai es pamēģinu viņas trenzi, kas ir Kimble Quick. Man liekas, ka kaut kas līdzīgs Kimble. Kaut kas tāds. Mēs ar Dianu tādu nezinām vispār. Viss kārtībā, mums nav jāzina, viss tas ir ok. Bet vispār, es arī redzēju Polijā, kad Kristaps, tā kā diezgan Nelijai bija jābūt izturīgai, jo Kristaps viņu tur vairāk dresē nekā zirgu. Jā, man bija ļoti grūti. Es visu sasīdusi, ļoti kārtīgi nostrādājusies, bet tas noteikti ir tā vērts, un rezultāts bija pamanāms momentāli. Tas jau arī nozīmē to, ka nevis tikai Kristapam paldies, bet ka tu arī esi saprātīgi un vienkārši saproti, ko viņš saka. Jā, es ļoti ņemu vērā visu, ko man pasaka treneri. Es vienmēr ieklausos treneros un cenšos visu izdarīt pēc iespējas labāk. Es noteikti neko nelaižu garām. Klausies, bet tad mēs jau te pieminējām, ka tu Reku Boguslavicai 140 ar Šmitu izleci tīri, tad tu arī nacionālā līmeņa sacensībās arī Audruvīs ar Kardemonu leci 140 vai 145, tas jau bija? Tas bija 140, tas bija mūsu pirmais 140. Tā bija ļoti spontāna ideja. Es izlecu 130, un man likās, nav pabeigta šī diena. Es neesmu apmierināta ar rezultātu. Un es jūtos, ka mēs abi esam gatavi, un es aizgāju pieteicos 140. Es staigāju maršrutu, un es vienu brīdi domāju, ko es esmu izdarījusi. Apetīti rodas ēdot, zin kā? Jā, un es staigāju maršrutu, tur ir mūrītis, un tas maršruts bija tāds diezgan sarežģīts. Gluži priekš pirmajiem 140 gan man, gan Kardemonam, bet man bija tāds, go for it. Es iesildēju, bija ļoti labi, es lecu maršrutu. Un viņš bija ļoti pārliecināts. Viņš patiešām, es biju šokā par to, cik pārliecinoši viņš leca šo te maršrutu. Mēs nogāzām vienu, tur bija mana kļūda, bet tas tāpat bija ļoti labs rezultāts priekš pirmajiem 140. Es biju ļoti, ļoti priecīga par rezultātu. Bet kāpēc es tev par tiem 140 jautāju? Tāpēc, ka tā kā izskatās, ka tu sāc parādīt vēlmi un arī spēju lekt augstāk, jau lecot 140 cm maršruts. Kas tālāk, kāda vispār šīs vasaras plāni? Manas vasaras plāni, tuvākais mērķis ir labi nostartēt CSI 2 zvaigznēs pasaules kausā. Ir arī plāns braukt uz Poliju, un ja mums viss izdodas, tad augstākais mērķis būtu braukt uz Eiropas čempionātu junioriem Nīderlandē. Tas būtu mans sapņu piepildījums. Bet tur vēl laikam tev viss nav īsti skaidrs, bet skaidrs tas, ka tu tā kā gribi lekt augstāk un gribi būt laikam šajā sportā augstākā un augstākā līmenī. Jā, šis sports man pāri visam ir prioritāte. Neaizmirst arī jāmācās, ja? Jā, es arī mācos, pabeidzu 10. klasi ar labām atzīmēm. Super. Malacis, un paldies īstenībā tas, kas ir no mums, arī taviem vecākiem. Jo man liekas, ka Nelijas vecāki ir viena no atbalstošākajiem vecākiem vispār
es nevaru teikt visā Latvijā mūsu sportā, bet katrā ziņā, tiešām ļoti, ļoti, man liekas, vecāki tevi atbalsta un paldies par viņu. Nē, ja Kristupam kādreiz vajadzētu grūmu sacensībām spontāni, tad viņš var palūgt Nelijas vecākus. Mani vecāki ir ļoti izpalīdzīgi. Viņi patiešām ļoti, ļoti mani atbalsta. Es esmu ļoti pateicīga viņiem par tādu tik lielu atbalstu. Mēs arī, jo mums vajag tādus vecākus, un mums vajag arī tādus jaunos jātniekus kā tu. Jā, tādus vajadzētu vairāk. Diana, vai tev ir vēl kāds jautājums Nelijai? Tiksimies mačos, tad, ja radīsies, parunāsim tur uz vietas. Jā. Īsāk sakot, jā, mēs tiešām apsveicam tevi ar rezultātiem un turpini cīnīties ar Šmitu, vai drīzāk turpini sadarboties ar Šmitu. Jā, mēs turpināsim sadarboties, turpināsim augt un attīstīties. Un lai tev forši iet Rīgā pasaules kausā. Čau! Čau! Labi, paldies jums! Visu labu! Jā, Nelijai, cerams, viss izdosies un būs labi. Ar viņu viss būs labi. Ar viņu viss būs labi. Sintija Elizabete Apsīte ir startējusi pirmkārt Eiropas čempionātā pagājušajā gadā. Es godīgi sakot teikšu tā. Tā diezgan maza informācija. Tā, ja tu skaties, baigi nelēdz nekur acīs, kad mums tur, kur ieaudzis jātnieks bijis Eiropas čempionātā, jāpameklē mazliet. Es nezinu, varbūt es esmu kaut ko nesakoju līdzi, bet... Man liekas, ka vispār nebija informācijas ne par Patriciju Baranovsku, ne par Sintiju. Par Patriciju mēs uzrakstījām ziņu gada nogalē par to, ka viņa ir bijusi un ka viņa šo gadu noslēdz, viņa toreiz laikam bija kaut kādā 28. vietā FEI, bērnu kopvērtējumā. Bet nebija nekāda ziņas. Par Sintiju, man liekas, arī nebija. Jūs tāpat, jo Sintija īstenībā diezgan braukā pa starptautiskām sacensībām, arī gatavojoties tam Eiropas čempionātam. Pirms tam bija starptautiskās sacensībās, tā kā, bet jā, un mums beidzot ir jāpiezvan kādam ieaudzis jātniekam. Jā. 6. epizode mums ir jāpiezvan ieaudzis jātniekam. Bet vēl, ko es gribēju par Pērnavas ieaudzis sacensībām pieminēt, kas man ir tā patīkami kaut kādā ziņā. Lepojies? Es lepojos. Jo patiesībā tās jātnieces, kas ieguva godalgotas vietas, Sintija, Patricija Baranovska, Hanna Malniece un Jeva Belokriņicka, es varu nepareizi izrunāt viņas uzvārdu, viņas viss ir saistīts ar lielceriem, ar stāli, kurā arī es, kur Krosāns dzīvo. Jo Siro Silvestrī ir Gunita Šumskas Žagatas zirgs īstenībā, viņa ir zirga īpašniece, un Sintija, Siro... Tad Hanna Malniece un Patricija Baranovska trenējās pie Airisas un trenējās lielceros pamatā stāv. Un Jeva arī bija lielceros sākumā. Viņa vairākus gadus sākumā stāvēja lielceros. Jā, tagad viņa ir mainījusi treneri un treneri, bet jā, tā kā visas, kas ir godalgotajās vietās, ir manas kaut kādā ziņā stāļo, man tāds prieciņš. Varbūt tev arī jāatvajag pamēģināt. Ne, tas nebūs iespējams. Labi, zvanam Sintijai, lai uzzinātu, kā viņa ir gājis pagājušajā gadā Eiropas čempionātā un kā viņa gāja Pērnavā. Bet es arī nevarētu ieiet. Es nevaru nosēdēt sagos tik ilgi. Čau! Čau, Sintija! Čau! Čau! Ilze un Diana tev zvana no Zirgu podkāsta. Jā. Mēs gribējām vispirms tevi apsveikt ar labajiem rezultātiem Pērnavā. Liels paldies jums, paldies. Un arī zirga īpašnieci apsveikt. Protams, ne tikai es to daru, viņa liela komanda ir vajadzīga tam visam. Kā vispār tev ir tā sadarbība ar viņu? Kāds viņš ir zirdziņš un kādi jums ir mērķi varbūt ar šo zirdziņu tieši? Sanāk, ka strādāt ar Siro mazākā gadu atpakaļ, pagājušā gada augustā laikam, viņš bija 4-gadnieks. Un tad mums tā ļoti labi abiem kopā sadarbojās, un jau pēc mēneša mēs sākam startēt sacensībās. Aizbraucām arī uz Lietuvas čempionātu, nostartējām ar diezgan labiem rezultātiem. Un tad šogad jau ielasām 5-gadnieku kategorijā, un tā kā viņš ir 5-gadnieks, tad ir arī iespējas startēt CDI sacensībās. Un tad kas mums tuvākās bija Igaunija, izdomājām aizbraukt. Pirmajā dienā viņš bija diezgan satraucies, tāpēc arī rezultāts varbūt nebija tik labs, cik mēs cerējām. Un, piemēram, soļi, kas viņam parasti ir ļoti, ļoti labi, uzreiz novērtēja soļus nedaudz zemāk, jo viņš bija sasteigts un saspringts.
Bet nākamajā dienā, kas jau bija otrā diena, kad mēs startējām, ir video daudz vairāk atslābis un fokusējies tieši uz mani, nevis visur apkārt, karogi, cilvēki, aplausi, ko viņš piedzīvoja pirmo reizi. Tad mums arī izdevās, uzvarēt otrajā dienā, iegūt pirmo vietu, 80%, kas ir diezgan labi. Man liekas, tas ir ļoti labi. Bet, jo man arī bija tas iespējas, ka 80% tas jau ir wow, cik, mēs ar Diānu par Ijādu zinām ļoti maz. Jā. Sanāk tā, ka Jaunzirgas vērtē nedaudz citādāk nekā, piemēram, parastās schēmas, kas ir juniori, jaunie jātnieki. Jaunzirgos ir tikai 4 sadzīmes, kas ir soļi, rikši, lēkši, 5. Kopējais iespējas, perspektīvas un paklausība. Jā. Kopā sanāk 5 sadzīmītas. Bet parastajās schēmās, piemēram, juniori, jaunie jātnieki, bērni, Grand Prix, tur vērtē katru elementu atsevišķi, kas nav jaunzirgiem. Jaunzirgiem katru elementu sāk atsevišķi vērtēt, ja es nemaldos, no 6 gadu vecu schēmu grupas. Jā, vai pat 7 gados tikai. Jā. Un tas sanāk, ka sākumā vērtē tā kā to kopējo iespaidu būtībā arī. Kas diezgan loģiski, ko tu no tāda bērna vari gribēt? Apmēram, jā. Izcīnījām arī no 75% barjeras ir kvalifikācija pasaules jaunzirgajā čempionātam, kas mums arī izdevās, mēs izpildījām kvalifikāciju. Tā kā mērķis ir izpildīts pagaidām. Kolosāli. Un kur šogad būs? Viņš katru gadu ir Nīderlandē. Viņš ir visu laiku tajā pašā vietā. Okay. Mēs to, protams, nezinām, vai mēs brauksim, bet vismaz tā labā sajūta, kad ir pielikts tas punktiņš uz I. Super. Un jau pirmajā starptautiskajā sacensībās zirga karjerā. Nav slikts punktiņš, tur ir izsaukuma zīmīt. Tiešām nav slikts. Klau, un man vēl, es godīgi sakot, mēs ar Ilu sapratām, ka mēs diezgan maz atrodam vai uzejam, vai tā informācija diezgan maz par Ijādi ieliec mūsu kaut kādā burbulī, kurā mēs dzīvojam. Pastāsti par Eiropas čempionātu. Pagājuši gadu bija Eiropas čempionātā. Kur, kāds bija sagatavošanās posms Eiropas čempionātam? Kā jūs izdomājat, kad jūs brauksiet? Tas tomēr tāds, diezgan nopietnas lēmums. Bija tā, kad man jau kvalifikācijas Eiropas čempionātam bija vairākus gadus. Arī, kad es startēju junioros ar savu iepriekšējo zirgu, šo kvalifikāciju biju izpildījusi, bet mēs nevienu gadu nevarējām saņemties tiešām arī paņemt un aizbraukt. Dažus gadus tas bija tāpēc, ka vienkārši ļoti tālu, piemēram, Spānija, kas ir diezgan liels ceļš zirgam tāls, un arī, protams, uzreiz izmaksas ir lielākas. Un tad pagājuši gadu bija tā, kad viss nolēmām brauksim. Bez nekādiem attaisnojumiem, vienkārši jābrauc, tāpēc, ka tā ir Budapešta, tas nav tik tālu. Jā, mēs sapratām, ka būs arī karstums un viss kaut kas var notikt pa ceļām, bet viss. Un tā mēs paņēmām, nokārtojām visus, kas ir certifikāts, tas transporta, federācija arī mums palīdzēja ar finansiālo, ar stepa naudām, par ko milzīgs liels paldies viņiem. Jā, aizbraucām un tā arī nostartējām. Kaut kā tā, jā. Brauksi vēl? Es ceru. Respektīvi, tas brauksi vēl drīzāk bija jautājums par iespējām un secinājumiem pēc Eiropas čempionāta, jo parasti tādi pirmie lielie mači katram iedod kaut kādu skatījumu uz lietu kārtību pasaulē savā sportā un disciplīnā. Jā, man bija tā, ka es laikam biju diezgan nobriedusi un gatava šim Eiropas čempionātam. Es zināju, cik apmēram ir tā mana barjera, ko es varu sajāt, kaut vai neizdevās, tas, ko mēs vēlējāmies. Un īstenībā tas viss Eiropas čempionātie rezultāti un tieši tā mana iekšējā sajūta tanī brīdī varbūt nebija tā labākā. Es tam biju it kā gatavojusies, tāpēc tie pārdzīvojumi nebija tik lieli. Bet tanī pašā laikā tu saproti, ka mēs neesam tik tālu no tās Eiropas. Bija ļoti patīkami redzēt visus tos jātniekus un trenerus, par kuriem tu lasi tikai internetā un skaties ziņās.
Jā, tas bija tāds lielākais, laikam, wow moments. Mums arī ļoti paveicās, kā CEI bija uzaicinājis uz atklāšanas ceremoniju, par ko mēs nemaz nezinājām, Latvijas vēstnieci no Ungārijas, no Budapeštas. Viņa bija atbraukusi pie mums, un mēs sapratām, ka tur ir vēl kāds latvietis, jo runāja latviski. Mums bija tāds, wow, jāiet parunāties, un izrādās, ka CEI bija uzaicinājis viņu pie mums atbraukt, iepazīties ar zirgiem. Un tad nākamajā dienā mums arī izdevās aizbraukt pie viņas uz vēstniecību, padzērām tēju, es ierakstījos viesu grāmatā, un nākamajā dienā, kad man bija starts, viņi arī atbrauca atbalstīt mūs ar Latvijas karodziņu, kas man likās tā ļoti īpaši. Forši! Un tiešām padarīja to pasākumu. Jā, pasākumu uzreiz tādu svinīgāku. Jā. Super. Tā kā noteikti es gribētu braukt vēl, kad būs iespēja. Man vēl ir nākamgad pēdējais gads jaunajos jātniekos. Diemžēl zirdziņš, ar ko es pagājušajā gadā biju, aizgāja pensijā. Tagad vizina bērnus mājās un atpūšās, bauda dzīvi. Tā kā pagaidām man zirga nav. Varbūt uz nākamo gadu es sagatavošu savu nākamo ķērīti, kas man ir pēdējais gads, kā jūs minēju, jaunajos jātniekos. Un pēc tam jau U25, un tas ir milzīgs solis. Tā ir lielā balva, un tas arī atkarīgs no līdzekļiem, zirgiem un visa pārējā studijām, kas man arī ir paralēli, un tad redzēs, kā ies vispār. Bet, protams, vēlētos vēl. Un kas tev trenē? Kurš ir tas galvenais skolotājs tavs? Mans treneris ir Sanita Dombrovska, kas ir arī mana mamma. Viņa man ir uzaudzinājusi jau no bērna kājas. Es varu teikt, ka es esmu piedzimusi zirgu ģimenē, jo mums arī ir savs stallis pie Jelgavas. Mums ir līdz 20 zirdziņiem kopā ar privātajiem. Un jā, mamma man ir aizvedusi visā šajā garajā ceļojumā līdz pat, es teiktu, Eiropas čempionātam un vidējai viens balvai. Tā kā milzīgs paldies viņai. Nu, tad jau sanāk kaut kādā ziņā, ka tev vienkārši nebija variantu. Tu neko citu bērnībā neredzēji. Vai ne tikai zirgi. Bet īstenībā es arī vienu brīdi lecu konkūru, ponijos es lecu, bet kaut kā beigās es tā kā paralēli mēģināju gan iejāt, gan konkūrs, bet es pat neatceros, kā tas notika, bet beigās es paliku pie iejādas. Kaut vai konkūrā man arī negāja tik slikti. Laikam drusku pietrūkās drosmi, tas gan bija jālasa augstāk par metriņu. Es tevi saprotu ļoti labi, bet es iejādai nepievērsīšos jebkurā gadījumā. Forši. Liels prieks par tevi un taviem mērķiem un tikai uz priekšu, gan vēl jauno jātnieku konkurencē, gan U25 un tikai uz priekšu, lai izdodās. Un galvenais, lai visiem zirgiem laba veselība. Jā, tieši tā. Tieši tā, tas pats svarīgākais. Kolosāli paldies tev, un es nezinu, es ceru, ka mēs vēl kādreiz sazvanīsimies kaut kad drīzumā, jo mēs laikam, nevar teikt, ka mēs aizmirstam iejādniekus, bet vienkārši, man liekas, iejāde ir tomēr tāda sarežģīta disciplīna, un mēs par to neko nezinām, un tad mēs izgāzīsimies, jo nemācēsim uzdot īstos jautājumus, un mēs esam izteikti tādi konkūra cilvēki ar Diānu. Bet mums tā iejādes pasaulīte ir ļoti maziņa Latvijā. Bet nekas man prieks, ka jūs man uzaicinājāt. Un man ir iespēja par viņu parunāt. Bet man īstenībā liekas, ka ir iejādē vairāk dalībnieku arī tagad sacensībās. Un kā ir vairāk arī bērnu jauniešu, vismaz nacionāla mēroga sacensībās. Vai es kļūdos? Jā, sāk palikt vairāk. Sāk arī sociālajos tīklos vairāk to izplatīt. Daudz arī, kas man ļoti priecē, daudz konkūra jātnieku, tieši amatierīši, viņi sāk startēt pirmās, otrās grupiņas, jo tomēr konkūram arī ir vajadzīgi iejādes pamati, kas ir ļoti apsveicami. Tāpat ir trešā grupa, kur ir kaimaiņas pieņemšanas, parastās kaimaiņas, jā. Tur sāk parādīties vairāk cilvēku un nebaidās pārkāpt jaunajā līmenī. Tā kā paliek vairāk, jums taisnība, jā. Man gan liekas, ka tie amatieri konkūristi, kas startē pirmajā, otrajā schēmā, piedalās tāpēc vienkārši, ka gribās piedalīties sacensībās, bet bail lekt vai kaut kas tam līdzīgs. Vismaz es to tā sapu. Ja Krosāns mācētu uzvesties, es iespējams arī
startēt pirmajā, otrajā schēmā, vienkārši, lai piedalītos, lai kaut kur brauktu. Tur ir ilgi jāsēž saglos, nesoli to, ko nevar. Es saku, es nepievērsīšos iedai, jo es to nevaru. Bet es tādā veidā to saprastu īstenībā. Citi, es tev savukārt novēlu un ceru, kad tev un Gunitai un mammai sanāks aizlaist uz to čempi rudenī. Jā, īstenībā tas būtu ļoti forši. Es arī ļoti ceru. Tas būtu tāds liels notikums. Arī man šeit Latvijas vienkārši jāšanas iejādas sabiedrībai. Viennozīmīgi. Labi, mēs turēsim īkšķus, jo mums patīk lielas sacensības ar Diānu. Labi, man arī. Super. Super, paldies tev. Čau. Tātad mums ir vēsturisks brīdis mūsu podkastā, jo mums ir pirmo reizi bijusi saruna ar kādu iejādas cilvēku. Ar iejādas disciplīnas pārstāvī, jo, jā, tas tiešām nav tā speciāli vai kaut kā nav, bet mēs esam pilnīgi neko par to īsti nezinām. Mēs zinām, kā izskatās iejādas zirgi. Jā, es zinu gan. Tad, kad viņiem sapīts krēps un sagli uzlikti. Nē, es varu atšķirt arī. Tur ir savs nianses. Bet labi. Runājot tagad par mūsu citiem Grand Prix zirgiem. Man tātad, un jau pievēršoties tādām veterinārajām tēmām un tā mūsu virtuves sarunām par to, ko es par to saprotu un ko tu man vari sagraut, ko es nesaprotu. Vai zobi iesāpējās tieši, kad sāk runāt par to? Labi, sorry. Tātad, man bija atgadījums ar krosānu, kurā tu man ļoti palīdzēji. Paldies tev. Bet tātad jautājums, vai zirgam var būt saules dūriens? Zini, kā vismaz šajā reizē es nebiju vēl iedzērus aprolu, jo iepriekšējā reizē es biju jau iedzērus aprolu un bija jādomā, kā līdz tevīm tikt, tad šajā reizē nē. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai, un tas var atturēt jūs no palīdzības draugam grūtā brīdī, līdz ar ko labāk alkoholu nelietojot vispār nemaz kā es. Precīzi. Tad jautājums tev bija varbūt saules dūriens, ja? Jā, jo man tā tad meitene... Pastāst, kas tev notika, lai cilvēki saprot, un tad es tev atbildēšu. Tā tad man ir meitene, kolosāla meitene Kitī, kas veda krosānu no rīta ārā aplokā un pēcpusdienā iekšā. Un tas bija pirms kaut kādām 2 vai jau 3 nedēļām, kad Kitī zvana. Es jau biju ceļā uz stāvu, viņa saka, ka viņi ieved krosānu, bet ka viņam kaut kas izskatās, ka nav labi. Jo viņš ļoti, ļoti lēni nācis iekšā no aploka, un krosāns nesās iekšā parasti. Viņam ir lieli, plaši soļi, viņš aktīvi nāk iekšā, jo skaidrs, ka iekšā varbūt var kaut ko ēst, dabūt, un parasti arī var. Un tā kā viņš iekšā nāk ļoti aktīvi. Un ka viņš esot karpies kaut ko tur būdā, un tāds nepārāk priecīgs izskatās. Un man, protams, uzreiz jau liekas, ka ak, Dievs, vai viņam gadījumā nav kolikas atkal. Vai kaut kāda koliku bailīte. Un tad es vienkārši zvanīju tev. Bet tas zirgs bija ļoti bēdīgs. Es aizbraucu uz stāli, es viņu vedu ārā no būdas, un man goda vārds bija sajūta. Man likās, ka viņš nokritīs un noģības. Kāds bija mans pirmais jautājums? Tev tu atceries? Temperatūra kāda? Bingo. Es nebiju izmērījis. Es viņu biju jau 2 reizes augstā dušā ielikusi, jo man arī likās, ka varbūt viņš ir sakars. Es jau biju diezgan silta diena un sanāca tā, ka viņš diezgan ilgi bija ārā, bet nebija tāds vēl baigais karstums un vējš bija bijis. Un tad viņam bija cik tur 39,4, tā, kad tu atbraucīji pēc 2 reizēs augstās dušas jau. Jā, atbildot savu jautājumu, vai zirgi var... Skaidrs, ka pirmais laikam ir tāds, ka tu saproti to, ka tev liekas, ka tas varētu būt kolikas. Zirgs kārpās... nejūtās labi, negribēs. Tas bija tas, ko krosāns darīja. Pareizi? Jā, bet tajā pirmajā reizē viņš baigi pievērs uzmanību vēderam un gribēja gulties un visu kaut ko tādu darīt. Tagad viņš to vispār nedarīja. Visādi var būt, arī šāda var izpausties. Bet tas, ko es atgādinu atkal, temperatūra. Tas arī pirmais jautājums, ko es tev uzdodu, vai ir temperatūra. Tāpēc, ka nevienmēr kolikas, protams, nevar izslēgt to. Tas nav izslēdzams. Bet pirmais ir izmērīt temperatūru, un šajā gadījumā tev zirgs bija pārkarsts saulē, uzturoties ilgu periodu laukā. Dažkārt, teiksim, var palīdzēt šīs dušas vairākas reizes, augstas dušas, bet ja tā temperatūra nekrītās, tad gan ir jāuzvana ārstam. Jebkurā gadījumā, ja ir drudzis pareizi, jau tu darīji, kad tu zvanīji, tu pat vēl nebija izmērījis, tu jau zvanīji.
Bet, zirgs var pārkarst saulē, tāpat kā jebkurš mājdzīvnieks var pārkarst saulē. Arī tu vari pārkarst saulē. Nebija tā diena tik karsta, viņš nebija ārā nemaz tik ilgi, bet tā bija viena no pirmajām tādām tik siltajām, laikam arī dienām. Man liekas, ka bija diezgan karstajā dienā, bet tas jau bija kādu laiku atpakaļ, tāpēc... Tur tie nebija vēl tie trakie, tur bija jau kaut kā 23, kaut kas tam līdzīgs. Bet jā, respektīvi, vasaras kaut kādā ziņā pirmais tas tāds lielākā siltuma vilnis tas bija, un taču iepriekšējā vasarā arī viņš ir stāvējis ārā. Man neienāktu prātā, ka viņam var tagad tā pēkšņi sakarst. Jā, bet tas, ko es gribu teikt, kad var šķist, kad koliks, tāpēc, kad arī pie drūdža, pie augstas temperatūras zirgs neēdīs, zirgs negribēs dzert, viņš arī nekakās. Tāpēc, kad viņam ir augsta temperatūra, drudzis, viņam ir lēnāka zarnu darbība. Tas viss var būt kopā. Un tas arī viss vīties. Viss var mīties, tā kā viens ar otru, protams, nevar izslēgt koliks. Koliks arī tā var izpausties, bet kolikā nebūs raksturīgs tas drudzis. Protams, vienmēr ir izņēmumi, bet tāpēc ir ļoti svarīgi izmērīt temperatūru, lai saprastu. Un tas, ko es gribu vēl par to temperatūru runājot, kā mēs gribu pievērst uzmanību, tas, ko es arī tavam zirgam apskatījos, vai nav kaut kādas ērces, tāpēc arī es tev tādus jautājumus prasīju, jo īstenībā ērces arī pārnēsā zirgiem bīstamas slimības, un zirgiem tā ir anaplazmoze. Anaplazmoze tā ir, respektīvi, baktēriju iekļūšana asinsritē. Šī baktērija nokļūst, anaplazma ir baktērija, kur nokļūst asinsritē. Lūk, un tā arī ir, pie anaplazmos arī var būt augsts drudzis. Tā kā tam arī ir jāpievērš uzmanība. Un tas ir diezgan ātri jārīkojās un jāsāk ārstēšana šajos gadījumos. Tāpēc arī tavam zirgam ņēma asins analīzes un tā tālāk, lai redzētu, kas notiek asinsainā. Ko es ar šo gribu pateikt, kad atcerieties par termometru un arī ērces zirgiem var būt bīstamas. Pie šīs anaplazmozes tas noteikti ir tas, ka arī tas pats drudzis, viņi ir nomākti, arī negrib, atkarīgi, saprot, ja ir drudzis, viņš ir nomākts, viņš negribēs ēst un atkal vispārējais, viss šīs pazīmes. Tā kā tas ir arī, ko nevar izslēgt un ko vajag paturēt prātā, ka tāda problēma zirgiem pastāv, tāda slimība zirgiem pastāv. Ko vēl varētu novērot pie, nevienmēr retāk to novēro pie anaplazmos, bet tūsku, varbūt uz kājām, pietūkušas kājas, pavēderē varbūt tūsku. Tas varbūt būs retāk, bet tā arī ir viena no pazīmēm. Jebkurā gadījumā, ja zirgam ir drudzis, tad ir jārīkojās. Pirmkārt, vienmēr var kamēr jūs gaidat ārstu, var zem augstas dušas, kā tu to darīji? Tu biji paspējis jau 3 reizes viņu turēt zem augsta ūdens vai 2? Es nevaru teikt, ka esmu tāda milzīga tā zirga mazgātāja, bet vasarā, man liekas, arī pēc treniņa, ka tā augstā duša ir tāds atjaunošanās pirmais kaut kādā ziņā un vieglākais un visiem pieejamākais elements gan kājām, gan vispār visam ķermenim. Redz arī sacensībās, kad ir karsti laikapstākļi, starptautisks vai nestarptautisks vienalga, vai tas ir Audruvs, vai tas ir Inčukalns vai Kleisti, bet ja tas zirgs tur stāv, vajag viņu aiziet nomazgāt ar augstu ūdeni arī dienas vidū, izvest, lai viņš atvēsinās mazliet. Tajās būdās, protams, ka arī karsts stāvēt īpaši, ja tās ir starptautiskas sacensības, kurās ir saliekamās būdas, tentas, kuras uzkarst vēl vairāk. Izvest zirgu 3-4 dienā augstā ūdenī ļoti, ļoti labi. Un vēl par starptautiskām sacensībām un ventilatoriem. Es gribu atgādināt to, ka ventilators var izmantot, bet vairāk ne ar vadiem. Atceries, mēs kādreiz vilkām pa visiem stāļiem vādus un tā tālāk. Tagad ir uz akumulatoriem, tagad var tikai. Tas ir arī saprotami. Nē, tas ir saprotami un tas ir bīstami, bet tas ir FEI oficiāls kaut kāds vai... Jā, FEI, tās ir FEI vadlīnijas, kad jābūt skaidrs. Es domāju, ka tur nav gluži tā, ka tev nāks un uzreiz raus nos, bet, principā, tagad ir jābūt uz akumulatoriem. Tas, ka tā vadu vilkšana ir tāda, šeidī un pelēka zona kaut kādā ziņā, tas skaidrs, var jau nodrošināt it kā, lai tas būtu maksimāli droši, ja tu esi atbildīgs palīgs un ja tu esi atbildīgs sacensību organizators, bet
Vienkārši tas akumulātoru jautājums, tas ir cenas jautājums. Bet, zini kā, ja tu vari atļauties zirgu, tad visticamāk, tu vari atļauties arī Makits akumulātoru. Ja tu vari atļauties braukt uz starptautiskiem sacensībām, tā, ja mēs to ņemam, vai ne? Bet tu biji Pērnavā palīgā Naurim. Kas tur bija ar to, kā tulkot to, ka bija ļoti laba atmosfēra? Nē, es nezinu, beigās ballītes? Ballītes. Es aizbraucu tikai ceturtdienu, piekdienu, aizbraucu piekdienu atpakaļ. Tur koda nenormāli daudz odi, dunduri jau arī bija. Tā nav organizatora kompetence. Tad es saku negatīvās lietiņas, kas tev jau spiediens vispār dušām nebija. Tā kā tur 3 šļūtenes, tu pacēl roku uz augšu un tev ūdens vairāk netek. Tad tur beidzās kaut kāds ūdens, akmeņi līdz tam, tur tādi mežiņi bija jāiet, un tur tādi milzu akmeņi uz laukuma. Bet tas taču visu laiku notiek vienā vietā. Bet viņiem nav tik sen. Viņi ir labāk, jau esot labāk nekā pagājuši gadu. Tā. Jo mēs vienu gadu bijām tur, tas bija laikam gan pirms kaut kādiem jau 2 vai 3 gadiem. Man liekas, ka tur taču notiek nav tā, ka pirmo reizi tur notika un ka tad tur varētu būt tie akmeņi. Bet es nezinu, tā kopējā, tur bija tādas, zin kā karēs tu atbrauc sacensībām, tur tāds mīnus, bāc, tā kā gribu mājās. Tādi, zin kā es to varētu definēt, starptautisku māju mači. Tā. Tas būtu laikam precīzi. Es nezinu, tur pa ballītēm, jo es uz tām, ja tur bija pat, tad es nebiju tur. Bija par vecu. Dzīvi tāda. Varbūt pēc latviešiem labi gāja, un tad tāda forša, zin kā, viens otru atbalstu vienmēr. Bet 4 dienas ārprātīgi gari. Baigi gari, tā kā ļoti, ļoti. Rīga jau arī būs atkal 4 dienas. Rīgā es pamanīju, ka ir aicinājums pasaules kausa konkurā un jādē apmeklēt skatītājiem, un ir bez maksas. Tas ir pozitīvi. Tas ir pozitīvi, bet atceries pagājušo gadu Grand Prix. Tad tagad atkal sanāk, ka šogad viņi nav mācījušies no pagājušā gada kļūdas, un atkal ir bez maksas ieeja, tātad skatītāju skaits netiks nekādā veidā kontrolēts visticamāk. Varbūt būs vēl kādas tribīnas. Un atkal droši vien cilvēki stāvēs tajā tehniskajā ejā gar laukumu un tiem kokiem, kur no staļļa zirgi nāk, kas ir bīstami. Un arī stāvēs tur tajā laukumiņā pie vipa un arī iesildēja pagājuši, kad tur mēģināja skatītāji arī stāvēt. Un nebija nekādas apsardzes un nekādas kontrolas vai nekāda apsardze, kas ir... Es dzirdēju, ka būs kaut kāds norobežojums no tā laukuma malas. Tā kā šito jāpastās, kad... cerams. Es nezinu, es ceru, ka būs vairāk toaletes, tas arī viss. Un vairāk dušas ar ūdens spiedienu zirgiem. Es ceru arī, kur būs, kur mašīnas nolikt. Tāpēc, kad ir drusciņi tāds... bīdīšanās, ka tu nezini, kur viņi noparkot. Zini, kas man liekas, ka prasītos, kad kāds, kurš regulē satiksmi braucot iekšā, sēsdien, svētdien, tur tas, tā ir tā kā visur, kur brauc. Otrs vēl ir tas, ka vajadzētu slēgtu stāvlaukumu sportistiem, tāpēc, ka pagājuši gadu pirmkārt es iebraucu un netīšām nobluķēju Laurai Penelē izbraukšanu no jātnieku tā sportistu stāvlaukumu, kur smagie stāv. Tātad tā skatītāja un publikas kontrola ir tāds jautājums, ko vajadzētu risināt, bet par citiem risināmiem jautājumiem varbūt nebūsim negatīvas. 7. epizode nākamreiz, kad būs nākamā reize šovasar. Strādā mazāk vienkārši, braukā apkārt mazāk, un tad mēs varēsim biežāk rakstīt podkāstu. Producē mazāk, braukā pa maratoniem mazāk, šitiem stirnu bukiem, Eirovīzijām, pilsētas svētkiem, festivāliem, projektiem un balvām dažādām gada labāko, nezinu, visādām balvām. Bet es atvainojos, vai es saklausu kaut kādu greizsirdību, es pārstāvu nozari, un, ja man aicina uz koncertiem, es uz lielo koncertu arī biju Mežaparkā, ja man aicina uz koncertiem un šādiem notikumiem, es nevaru neiet. Jā, man ir kaut kāda, tāpēc, ka tu savu draudzeni nevar paņemt līdzi. Tāpēc, ka tu esi aizvilkusies kaut kur un netiec vienkārši. Labi, mēs tam baigi foršās. Strādā klīnikā mazāk. Kas tas ir tās diennakts maiņas? Mēs esam baigi foršās draudzenītes. Labi, ka mums šeit nav tā vīna glāze, un, jo tas ir slikti veselībai, un mēs par to ne. Citādāk jums būtu vēl jautrāk ar mums. Bet es tiešām alkoholu nelietoju. Es vienkārši uz kafiju tagad ļoti daudz sadzārsies, kas arī nav labi, bet... agrāk vispār bija kolosāla dzīve, jo, piemēram, bija 2 veidu vīni. Sarkanā un tā kā sarkanais un baltais. Un vispār nebija problēma. Tagad ir ārprāts izvēlēties kaut kādu vīnu, ko tur, bet... Man ir aplikācija.
Tas, ko es esmu pamanījusi tajā mūsu mūzikas kaut kādā ziņā pasaules burbulī, ka ir īstenībā tāda manas paudzes un burbuļa brieduma cilvēki, kuri saprot to, un es arī esmu viens no tiem, ka ir forši alkoholu nelietot nekādu vispār. Tu labāk jūties, tev vairāk enerģijas, tu labāk gūli visu šitais te. Es vienkārši man vēl tagad padomās, kad es pieminu to alkoholu, kāda alkohola lūdzu izgriezt daļu laukā. Nē. Jā. Nē. Labi, īsāk sakot, 7. epizode būs kaut kad. Čau. Es noteikti būšu bijusi atkal kaut kādos 7 koncertos un festivālos, un tu būsi strādājis klīnikā visu to laiku. Atā. Katram savs uzredzēšanos.